Tad mēs noskaidrojām, ka uzlīmītas ir veģetārieši. Te sēdē domāju, vai viņas sporto regulāri. Kāpēc nepieciešams sportot? Ko tas dod vispār? Vai tas vajadzīgs tikai svaram, balansam, vai varbūt kopējai labsajūtai? Vai arī tas ir ieguldījums nākotnē? Patiesībā ļoti daudz pētījumu, kur, piemēram, regulārs sports, neatceros ciparu, dažas stundas nedēļā paildzina dzīves ilgumu. Tas ir tā izpētīts, jau tūkstošiem cilvēku izpētīts, vienkārši cilvēki ilgāk dzīvo, ja viņi regulāri sporto. Protams, nerunājot par asins vada slimībām, kas rodas no aptaukošanās, diemžēl. Tā ir, man liekas, tāda vispasaules problēma. Nopirkt mēs varam visu un cik daudz vairāk vai mazāk gribam. Našķus visādus, kas ļoti garšo, kam viņi negaršo. Nu, jā, uzlīmītas ir veģetārieši, vai viņi sportotu. Ja es gribētu ilgi dzīvot, veselīgi dzīvot, mazāk slimot, tas nenozīmē, ka mēs neslimosim. Protams, mēs slimosim, bet varbūt bišķi vieglāk. Varbūt arī mazāk. Vai arī slimosim veseli, ja. Slimot mēs slimosim, bet būsim veseli, bet slimosim. Un kā ir? Nu jā, es domāju, ka viņas noteikti sportotu. Viņas arī izklaidētos viss kārtībā, kādi jāk dzīvot, ja tu nevar kaut ko pabaudīt arī. Un kā viņi sportotu? Es te dzirdēju mans draugs, paziņa. Viņš dara tā, ka katru dienu praktiski noskrien 3 km pēcpusdienā, tā, kad nogurums uznāk pēc pusdienām, 3 km noskrien. Un enerģija lēnām no rīta 5 mēs lēnām dienas laikā pazūd, viņš aiziet paskriet, un kas notiek? Enerģija atkal pieaug. Domājieties, sports dod enerģiju. Man tas jāpamēģina. Es domāju, tie, kas sporto, tie ļoti labi zina, kā tas ir. Protams, jautājums, kādu sporta veidu mēs izmantojam. Teiksim, viņš skrien, principā kardio sporta mums noteikti vajag, bet tas ir viens no, arī muskuļiem mums vajag, bez tā nekādīgi. Muskuļi satur kopā visu mūsu ķermeni, un lai viņš būtu, nebūtu viegli piecelties, viegli pietupties. Arī muskuļus vajag turēt, lai nesāpētu muguru, varbūt pleci, vēl kaut kas, jā, muskuļi visu tur kopā un apasiņo. Arī, teiksim, ka ir problēmas pietupties un ceļa sāpju, tad, principā, jāpareizi trenēt ceļus. Tas problēmas var vienkārši pazust tieši no trenēšanās. Nevis, nav teiks, ka zāles nav jālietoja tam līdzīgi, bet, principā, tieši no trenēšanās jātrenējas. Tad es pieļauju, ka uzlīmes trenējas. Viņas ir veģetārieši, un viņas regulāri sportot, lai labi dzīvotu.